Kamēr kratās, labrīt, un es atkal, es jums nevaru nedemonstrēt visus šos augus. Jā, iedomājieties tāda, vai tāds baziliks, tāds pods, un es jau viņu diezgan esmu paraustījusi, tāds ar baziliku, tik varens, wow, un kā smaržo. Nu, pirmais, visu, ko es jums runāju, to es runāju arī sev. Un visu, ko es rādu, to es kaut kādā mērā rādu arī sev, jo es gribu, lai man paliek vienkārši kaut kādā arhīvā, cik skaisti var izaugt baziliks, vienkārši podā, cik varens. Kaut kas viņam tur ļoti iepatikās. Jā. Nu, un tev ir kāds arī zirneklītis ir maziņš, un tā tālāk. Nu tā, domāju, es vēlos kaut ko uzfilmēt, un vēlos kaut ko pastāstīt, un būs tāda zaļā piekdiena. Nē, nu skaisti. Brīnišķīgi. Es turpinu lasīt grāmatu par hormoniem. Un es tad domāju, kāpēc jums vienmēr bāžos ar tiem augiem. Bet kamerā laikam es nejūtos, liekas, ka augi ir tik skaisti. Un es tā arī saprotu, kāpēc. Nododieties lūdzu augu vērošanai. Lūdzu, vismaz kamēr vēlams dabā, protams. Vēlams dabā, nevis ekrānā. Jo tas raisa oksitocīnu. Tas arī ir tāds hormons, kas ir saistīts ar attiecībām, ko var tāds arī labsajūtas. Viens no labsajūtas, kā cilvēks var justies labs, labi, justies piederīgs. Un tad, ja mēs esam dabā, esam īpaši mežā, vai arī vērojam vienkārši dzīvoklī esošos augus, ja mums nav iespēja iziet ārā, piemēram, nu tad tas arī veicina mūsu labsajūtu. Bet šodien man ienāca prātā tāda viena lieta, ka es jums gribēju parādīt mūsu neliederīgāko pirkumu. Vienkārši tāds pirkums, ka tagad, liec, kur gribi, ja? Šitādu mazu baltu šaibiņu, ko sauc par robotu, ja? Robotiņš, kas tīra māju. Un es uzskatu, ka labi nemaksāja pārāk dārgi, 150 eiro. Bet tā vietā varēja visu kaut ko citu nopirkt. Un tikai, īstenībā tikai tagad mēs saprotam, ka tas ir pilnīgi galīgi garām pirkums. Tamdēļ, ka, ja mēs varbūt būtu divi veci bebri, piemēram, tad varbūt mēs šo robotiņu lietotu, bet arī tad tas nebūtu jēdzīgi. Un es lūdzu pastāstīšu, kāpēc. Pirmkārt, kāpēc mēs šo robotu, es esmu, varētu teikt, droši vien jālieto vārds vecmodīga, jo man liekas, ka bērniem, viņiem jāmācās, kāda vecmodīga, īstenībā jēdzīga es esmu. Ar to, ka es uzskatu, ka jaunai paaudzei, tad, kad bērni aug, viņi arī jāradina pie darba. Vienkārši elementāri. Viss mums paliek smadzenēs, vai viss, ko mēs redzam no vecākiem un tā tālāk. Es sapratu, ka robots, tad, kad ir divi mazi bērni, kuri aug un visu laiku skatās, kā viss notiek, ir, viņiem tā nav prātīga lieta, ko redzēt. Jā, vai tāpat laikā ir labi, ka viņi redzēja, ka mums ir robots, bet tāpat laikā, tad, kad puikam es teicu, Klau, tev jāsūc istaba, tad viņš sāka teikt, taču ieliec robotu. Un man tas sāka nepatikt, vienkārši nepatikt. Jo man liekas, tiešām man tā liekas, ka jebkuram puikam, jebkurai meitenei jāprot uzkopt savu istaba, un tas nozīmē, ka vai tas ir tikai ar slotu, bet ja ir paklājs, tad tas būs ar putekļsūcēju. Un tikai pēc tam būs robots. Man liekas, ka ir kaut kādā mērā jāpierāda, ka tu spēj pats to izdarīt. Un tikai tad var ierasties robots. Bet vēl lasot šo grāmatu, tieši par hormoniem, par to, kā labāk justies, tur tas grāmatas autors ļoti labi izstāsta par to, ka mēs dabonam trauku mazgājumās mašīnas, šādus te robotiņus, zāles
pļāvējus, kas mums automātiski nopļauj visu zālīti, katru dienu vienkārši pļauj. Visādas lietas, kas mums ir tehnika, kas mums sagādā it kā ar domu, ekskalators, piemēram, nevis pašam kā pa kāpnītēm, bet izmantot braucošās kāpnes. Ja tātad, tās visas lietas mums patiesībā kaitē. Un mēs nevis sākam justies labāk, bet gluži otrādi sākam justies sliktāk. Arvien sliktāk un sliktāk. Un mēs it kā domājam, ja man būs trauku mazgājumā mašīna, tad es to laiku varēšu veltīt tur kaut kam citam. Un tā mēs fantazējam. Mums liekas, ka ja es nekāpšu pa kāpnēm, tām parastajām, es nezinu, tur visu laiku tā enerģijas taupīšana, tas mūsu iekšējais slinkums, ja? Tās visas lietas, kas mums tur galvā ir, patiesībā mēs to brīvo laiku, kas mums ir, mēs bakstām vai nu telefonu, vai kaut kādas citas lietas. Un tas nav nekas, tas mūs prom ved tikai no veselīgā, jo patiesībā nomazgāt veselu trauku lērumu, tur ir iespējams arī piedzīvot gandarījumu. Tad, ja nopļauj zāli pats savā sētā ar parasto zāles pļāvēju, es patērēju enerģiju, bet arī jūties gandarīts, un tad sēdi savā dārzā un izbaudu to. Tā kā cilvēki kaut kādā mērā, un es tur piekrītu, apzog sevi. Kaķis kaut ko sāk skraidīties. Koķi, tev ir nagi. Oj. Pagaidi. Rieķērās nags. Mierīgi. Nebaidies. Šis mūsu ramīgais kaķītis. Obā, viss kārtībā. Mēs viņu pieņēmām jau ļoti lielu, un tā kā viņai ir ielas pieredze, tur kaut ko cilvēku viņai bija slikti darījuši, un viņai vēl projām no mums, neskatoties to, ka viņa jau pie mums dzīvo kādus 7 gadus, un kopā viņai jau ir kādi 11, 12 gadi, viņa tā ir ļoti bailīga. Un atgriežos pie tēmas. Kāpēc man arī, es tieši vakar nodomāju, cik forši, ka man nav mašīnas. Ir tie cilvēki, kuriem vienkārši ir virzība, automašīnas vadītāja apliecības man arī nav. Un man nekad nav bijis tā, ka es esmu to gribējusi. Arī tā es teikšu, man nav bijis. Man vienmēr opis tur teica, vajag, meitiņu, vajag. Man tas likās tā kā, ka man vispār nav intereses. Kaut gan es uzskatu, ka jebkura prasme, tā ir dāvana. Ja tā ir dāvana, un tas ir reāli rīks, tas ir ļoti labi. Bet man nav tā autovadītāja apliecība. Bet es esmu tāds cilvēks, es domāju, ja man būtu, man taču tas dibens būtu pieaudzis tikai pie tā sēdekļa, mašīnas sēdekļa. Bet tagad man nav mašīnas. Kopš pie mums ir bērni, es tik ļoti kā pieredu, mazo līdzi, lielo aizved, ar autobusu paņem mazo līdzi ratos, tā kā viss ar sabiedrisko transportu. Un tas nemaz nav, pirmkārt, tas nemaz nav tik sarežģīti, kā es stāstīju kaut kā uz Jelgavu aizbraukt ar 2 transportiem ar mazu bērnu. Tas ir vesels piedzīvojums, tas ir tā kā ceļojums, un tas bērns arī tā kā redz citus cilvēkus, redz, ka ir sabiedriskais transports, redz un jūt visādas smakas un smaržas, un tas ir labi. Un redz tāpat arī, ka visādi cilvēki mēdz būt arī tajos pašos transporta līdzekļos. Līdz ar to es domāju, un kā jūs domājat? Es domāju par to, ka vairāk ir jādara pašiem. Es pilnīgi piekrītu tam autoram, ka nevajag sevi mānīt nekam tas ir tāpat kā dažreiz cilvēks domā, tā kā man būs pensija, tad es lasīšu, tad konkrēti es iespējams, īstenībā tās visas grāmatas esmu, jo man liekas, daļa tiešām izlasījusi, un vēl augšā mums ir grāmatas, ka tad es lasīšu, tad es ravēšu, tad es adīšu, tad es zīmēšu, un nezinu, ko vēl, nekas no tā nebūs. Tas, kas ir tagad, tas būs arī tad, un man liekas, ka vairāk ir jāsāk darīt tā kā, pa mazam solītim, un man liekas, ka izgāšanās arī ir labi. Man daži bija tā kā nepatīk, ka cilvēki bieži vien tā kā ar noniecinājumu saka,
nu, piemēram, kāds ir sācis tur vingrot, kāds ir sācis iet augstā dušā no rīta un tā, un saka, nu, cik ilgi tas būs? Nu, es atceros, man teica parasti tā teica, nu, cik ilgi tagad tev tas būs, tas uzrāviens? Nu, un lai tas uzrāviens ir kaut vai mēnesi, bet man liekas, ka tas ir labi kaut vai mēģināt un censties. Nu, tā. Tad es vēl gribēju pateikt par apļiem. Redziet, man viens ir un nav pabeigts, un tā es to nevaru pabeigt un nevaru pabeigt. Kaut gan šādi arī skaisti izskatās tā ekrānā. Jā, nevaru pabeigt un nevaru pabeigt. Un man liekas, ka tas ir arī, kā ar visām lietām, man šobrīd attiecībās ar apļiem un apļu zīmēšanu ir atsalums un attāluma attiecības, bet es ticu, ka atkal būs tas grūdiens, un atkal viss atsāksies. Bet arī svarīgi ir pašdisciplīna. Man liekas, ka kaut kādā mērā, nu, piemēram, no rīta dušā iet. Nu, es teikšu, katru rītu. Tas mans prāts, kā tāds vārds čakarēt. Jā, viņš tiešām man čakarē. Katru rītu pirmā doma. Tāpat kā ar to saldējumu, ka vienmēr man saka vakarā, ka būs tikai 2 karotītes. Tāpat man liekas, ka nē, nu, varbūt labāk pēc tam, ka es padzeršu kafiju, vai labāk pēc tam, kad es tur būšu pēdus brokastis. Nē, bet es izslēdzu to, jo es mācos no savu vīra. Tā ir. Kompānija tādā ziņā nodar, un īpaši kāds, kurš blakus ir daudz disciplinētāks nekā, piemēram, jūs, tad tas tiešām nodar. Jā, nu tā tad kopsavilkums. Forši ir zāli pļaut pašam, starp citu, es arī jau daudz reizes to esmu darījusi, man kādreiz ļoti tracināja zāles pļavēja skaņa. Es nevarēju to, tā kā, man ļoti nepatika, bet tagad, es nezinu, dažreiz ielieku to savus puļķīšus, un tad jau ir labi. Tāpat arī izsūk grīdu, izmazgāt grīdu pašam, un tas ir gandarījums. Labi. Varbūt kāds ir drosmīgs un uzrakst komentārā, ko jūs par to visu domājat. Nē, nu daži teiks, priekš kam man tas jādara, nu jā, ir taču roboti. Labi, visu gaišu līdz citai reizei.